Vīnes turpinās šeit plūģiem. Nākamajiem 4 apļiem skarpām cīņām tur Logins izspraucās cauri konkurentiem. Fantastisks starts Jānim Loginam no otrās rindas. Spoguls pret spoguli, durvis pret durvi. Viņam izdodas izlausties cauri līdz pirmajai pozīcijai. Fantastisks starts Loginam un šobrīd viņš braucienu vadībā. Kurš tur ieskrien valnī ārējā malā? Traubergs vai Odiņš, kurš taranēja kreiso trases malu. Tur mēs redzējām ieskrienam jau Bogdasāro Pagī brauciena kvalifikācijas braucienu sākumā. Tikmēr Logins izcēls startu priekšā Ivo Žildēm. Žilde turās otrajā vietā. Šķiet, tas ir Arnis Odiņš, kurš jau ir ticis līdz 3. vietai no pēdējās rindas. Arnis Odiņš 3. pozīcijā. Tikmēr izbrauc Džokeri. Zimze izbrauc Traubergs, nāk atpakaļ cīņā ar Raiti Gusevu, bet pēc lieliskā starta Jānis Logins ir braucienu vadībā. Ivo Žilde 2. vietā un Arnis Odiņš šobrīd cīnās trasē. Iepriekš autokrosa sacensību organizators iepriekš braucis gan ar 1.6 mašīnām, gan ar Pagiju. Šobrīd Arnis Odiņš ir šai sezonai izvēlējies vāc klasika un tiek garām Odiņš pakāps uz 2. vietu. Ivo Žilde zaudē 2. pozīciju, nonāk 3. Odiņam izdodas viņam cīt trasē, nesagaidot pat Džokera apmeklējums. Tikmēr Logins uzskata, ka pietiek. Ir gara liels pārsvars un var doties Džokeri jau 2. aplī. Logins izbrauc, Džokera pārsvars ir pietiekami liels un Jānis Logins atgriežas atpakaļ trasē līderu pozīcijā. Arnis Odiņš ticis līdz 2. vietai, tur aizmugurē un Armands Ķēniņš parādās 4. pozīcijā. Pēc nepārāk veiksmīgas darbs šobrīd Ķēniņam izdodas jau noķert līderus. Tikmēr Logins, viss jau ir izdarīts. Džokers izbraukt, atliek tikai rīķot līdz finišam. Arnis Odiņš ņem aizmugurē. Odiņam Džokers vēl būs jāizbrauc kādām atlikušajiem apļiem. Ivo Žildēm tikmēr aizmugurē Armands Ķēniņš un tur cīņa par 3. 4. vietu. Tikmēr Uģis Traubergs priekšā Edijam Zimzam. Ķēniņš aiz Žilde aizmugurē Odiņam, bet Logins izbrauc Džokeri un atkal brauc projām no saviem sekotājiem. Odiņš dodas Džokerī kopā ar Žildi, Armands Ķēniņš pavada trasi, ir blakus. Ķēniņš aizbrauc garām un Armands pakāps uz 2. vietu. Arnis Odiņš atgriežas trasē, viņam cieši aizmugurē. Bamperī, viņi brauc caur priekšpēdējiem pagriezienam. Vēl viens aplis līdz finišam. Jānis Logins jau aizbrauc pēdējā aplī. Armands Ķēniņš un Arnis Odiņš cīņā par 2. 3. vietu. Odiņš dodas iekšējā malā uz 1. pagriezienu. Mazliet pietrūkst, lai iesprāgtos iekšmalā. Ivo Žilde noskatās uz šo cīņu turpat aizmugurē. Viņiem seko Traubergs un Zimza. Raits Gusevs aiz Zimzas. Un pēc tam Andris Krieviņš aizmugurē pēdējais aplis cīņas tālajā līkumā. Jānis Logins krietni galā priekšā visiem saviem sekotājiem. Ieguva atrāvienu jau pirmajos 2 apļos, paspēja iebraukt Džokerī nevien garām nepalaižot. Nākamajos 2 ir attālinājies vēl vairāk. Odiņš paliek pamatrasē. Ķēniņš atlīdz Džokeru uz pēdējo apli, palaiž garām abas 2 konkurences. Aizbrauc gan Arnis Odiņš, gan Ivo Žilde, bet Jānis Logins šodien ir nepārspējams. Uzvarā 2. kvalifikācijā Loginām. Arnis Odiņš no pēdējās rindas tiek līdz 2. vietai. Ivo Žilde 3. Armands Ķēniņš 4. Traubergs 5. aiz viņa Zimza, Gusevs un pašās beigās Andris Krieviņš.
Un nākamais starts Vāzes klasikā. Arnis Odiņš no pirmās starta vietas, pirmās rindas iekšējā malā, Andris Krieviņš blakus ārmalā, Jānis Logins, Uģis Traubergs, Edijs Simse un Armāns Ķēniņš. Otrajā rindā aizmugurē no trešās rindas iekšmalā Raitis Gusevs, ārējā malā Ivo Žilde. Jānim Loganam lielisks starts un lielisks brauciens jau otrajā kvalifikācijā. Tagad viņš ir ticis pirmajā rindā. Redzēsim, vai izdosies atkārtot tādu pašu panākumu. Tagad ir vieglāk, tagad viņš jau ir priekšā pirmajā rindā. Lielisks startē Arnis Odiņš. Abi divi tiek garām Andris Krieviņam. Krieviņš trešajā vietā tuvojas pirmajam pagriezienam. Tur Uģis Traubergs mēģina iesprāgties iekšējā malā. Traubergam izdodas tik līdz trešajai pozīcijai. Atstāja Krieviņu ārējā malā. Krieviņš vēl mēģina noturēt ceturto vietu šajā braucienā. Arnis Odiņš ir brauciena vadībā. Jānis Logins šobrīd otrajā vietā aiz viņu. Un tur jau Uģis Traubergs ar Ediju Simsu. Arnis Odiņš pa priekšu, Jānis Logins aiz viņu otrajā pozīcijā. Traubergs dzenās pakaļ. Traubergs ir zaudējis pozīciju Simsam tālajā līkumā. Edijs Sims ir pakāpies uz trešo vietu. Traubergs šobrīd ceturtais. Piektajā vietā Raitis Gusevs, Armandam Ķēniņam sestā vieta pēc pirmā apļa. Neviens džokerī vēl neiebrauc. Arnis Odiņš parādās kalnā caur starta taisnai līderpozīcijā. Jānis Logins otrajā vietā. Jānis Logins, Sims un tad Traubergs. Gusevam cīņa ar Armandu Ķēniņu. Ķēniņa auto ir cietis, tur priekšējais kreisais spārns atrauc no virsbūves un turās vēl kaut kur uz pēdējām skrūvēm un plīvo pa gaisu. Ķēniņš mēģina cīnīties ar Raiti Gusevu. Logins turpina cīties pakaļ Arnim Odiņam. Odiņš priekšā, mums sāks pirmie džokera apmeklējumi tikai tagad. Armands Ķēniņš iebrauc džokerī. To izmanto Ivo Žilde. Žilde tiek garām, Ķēniņš zaudē pozīciju. Aiz viņiem Andris Krieviņš, pēc džokera tāpat paliek pēdējā vietā. Vēl viens aplis pabeigts. Arnis Odiņš brauciena vadībā. Otrajā vietā Jānis Logins. Edijs Sims turās trešais, taču distance līdz līderiem turpina pieaugt. Traubergs ceturtajā vietā, Gusevs piektais. Gusevs ir ticis prom no Ķēniņa, pēc tam, ka Ķēniņš iebrauc džokerī. Ķēniņam tikmēr cīņā ar Ivo Žildi. Žildi tomēr paliek aizmugurē. Ķēniņa mašīnas priekšējais spārns paliek mētājamies pie nobrauktuvs no trases. Ķēniņš mēģina tikt prom no Žildes, lai pacīnītos ar Raiti Gusevu, kurš turpat priekšā redzams, un no otrās vietas beidzot no līderiem sākas džokera apmeklējumi. Odiņš kļūdās līkumā tieši pretī džokera pagriezienam. Logins tajā mirklī brauc savu džokeri. Vēl jebkurā citā aplī Odiņam kļūdoties, Logins būtu palicis aizmugurē, bet tagad viņam izdodas iegūt tos vērtīgos metrus, un Logins ir bīstami tuvu Arnim Odiņam. Tā iespējams bija izšķiroša cīņa šajā kvalifikācijas braucienā. Vai Loginam izdosies izcīnīt vēl vienu uzvaru abās šīs dienas kvalifikācijās? Odiņš pieļauj kļūdu tieši tajā brīdī, kad Logins brauc caur džokerim. Simse mēģina noķert Traubergu, lai cīnītos pirmajā pagriezienā. Odiņš saglabā līderpozīciju, bet viņš zaudēja laiku, kamēr Logins brauc caur džokerim. Un pēc Logina džokera apmeklējuma distance ir tāda pati, kā bija pirms tam. Arnim Odiņam vēl pēdējā aplī jādodas džokerī. Logins jau tuvojas lielā ātrumā, kamēr Odiņš bremzē uz džokera pagriezienu. Logins jau ir garām. Viena niecīga kļūda izšķir uzvaru šajā kvalifikācijā. Un Jānis Logins lielāko daļu braucienu aizvedīs otrajā vietā. Iegūs šo svarīgās sekundes, desmitdaļas un simtdaļas, un pār finiša līnijai ir līderpozīcijā. Vēl viena uzvara Jānim Loginam. Arnis Odiņš finišē trešais, Edijs Sims ceturtais. Ķēniņam izdodas tik līdz ceturtajai vietai, piektajā pozīcijā aiz viņu tur Traubergs ar Žildi vēl cīņā pēc tam Gusevs un Andris Krieviņš. Tā noslēdzas Vāzes klasika kvalifikācijas braucieni. Un visi astoņi ir gatavi izšķirošajai šīs dienas cīņai. Vāzes klasika tūdaļ sadalīs goda piedestālu un čempionāta punktus. Aiziet! Odiņš pacēl startu. Ķēniņš ar Loginu turpina cīņu par otro, trešo vietu. Arnis Odiņš jau ir priekšā. Ķēniņš zaudē Loginam. Logins no otrās vietas mēģina iesprāgties iekšmalā Odiņām. Odiņš laicīgi aizvirzās uz iekšējo trajektoriju. Pirmajā pagriezienā tur cīņa turpinās par otro, trešo un arī ceturto vietu. Izejā no pirmā līguma, bet Arnis Odiņš izceļ startu un šobrīd ir priekšā. Jānim Loginam izdodas noturēt otro pozīciju. Tur jau tiek sagriezts pretējā virzienā šķietīvo Žildes mašīnu šķērsām. Nevis pa kreisi, bet pa labi pirms kreisā pagrieziena. Ne, Ivo Žilde ir ticis līdz otrajai vietai. Tas ir Logins, kurš saslīdēja tālajā pagriezienā. Žilde šobrīd otrajā vietā. Armands Ķēniņš aiz viņa.
Andris Krieviņš paņem džokeri, bet Jānim Loginam neveiksmīgs brauciens sākums. Raidis Gusevs cietis visvairāk starta sadursmēs un šobrīd pēdējā vietā iebrauc džokeri. Arnis Odiņš pabeidz pirmo apli līderu pozīcijā. Ivo Žildi ir otrais, Armands Ķēniņš trešais. Edijs Zimza tiek līdz ceturtajai vietai un aiz viņa ir Jānis Logins. Pēc tam Andris Krieviņš un tikai tā Uģis Traubergs. Daudz laika zaudējis pirmajā aplī ir Raidis Gusevs. Izskatās, ka arī auto ir šķībāks nekā bija vēl pirms apļa. Kaut ko ir sadauzījuši Raida Guseva mašīnai tais agresīvajās starta cīņās. Godiņš garām džokeri ieejai. Otrais aplis šajā cīņā. Jānis Logins dodas džokerī. Andris Krieviņš to izdarīja iepriekšējā aplī. Tur viņi abi divi turpina cīņu. Uģis Traubergs joprojām aizmugurē. Tikmēr Arnis Odiņš pabeidz nākamo apli. Lielā ātrumā izlido starta taisnē. Ivo Žilde turpina otrajā vietā. Ķēniņš turās trešais, bet Žildam izdodas mazliet palielināt savu distanci. Edijs Zimza aizmugurē ceturtajā vietā. Edijam Zimzam trešā vieta pirmajā posmā un šobrīd pavisam maz pietrūkst, lai atkārtot to pašu panākumu. Pietrūkst apdzīt Armandu Ķēniņu un tad arī Edijs Zimza būs uz goļa. Pēc tālu tur pirmais četrnieks šobrīd cīnās. Aiz viņiem Logins ar Krieviņu zenāsā pakaļ 5. 6. vietā. Tālāk ceko Uģis Traubergs un daudz lēnāk un tālumā aiz saviem konkurentiem Raidis Gusevs. Tikmēr Ivo Žilde paņem džokeri, palaiž garām Ķēniņu, turpinās cīņa ar Ediju Zimzu par 3. 4. vietu un izdodas Žildem izspiest no priekšpēdējā līkuma ārmalā Ediju Zimzu un atgriezties atpakaļ trasē 3. pozīcijā. Saslīd izbraucot starta taisnē Ivo Žilde. Zimza nepaspēja izmantot šo situāciju, paliek ārmalā, blakus cīņa caur pirmajam pagriezienam. Un Edijs Zimza no ārējās malas neko nespēja padarīt. Ivo Žilde kaut arī kļūdījās izejot uz starta taisni, tomēr notur savu pozīciju, notur savu 3. vietu, kur ļoti iespējams būs otrā tajā brīdī, kad džokeri dosies arī Armands Ķēniņš. Ķēniņš šobrīd otrajā vietā. Arnis Odiņš brauciena vadībā. Ķēniņš dodas džokerī ilgāk. Viņš negaida. Tur jau aizmugurē tuvojas Ivo Žilde. Žilde jau ir garām. Bīstam tuvi ir arī Edijs Zimza. Zimza tuvojas, tomēr paliek aizmugurē un paspēja atgriezties trasē 3. vietā Armands Ķēniņš. Armandam 3. pozīcija. Džokeri izbraukt, bet tajā mirklī no Edijs Zimzas mašīnas parādījās pamatīgs dūmu mutulis. Vai viņš pārgrieza motoru vai kas notika tur pretī džokeri izejai, bet šobrīd pavisam lēni turpina ripot pa trasē Edijs Zimzas mašīna un tā vietā, lai cīnītos par goda piedestālu, Zimza spiests izstāties. Viņa mašīna apstājas kalnā pirms pēdējā līkuma un Edijam Zimzam fināla brauciena cīņa ir galā. Raidis Gusevs lēnām turpina braukt pa trasi, krāt punktus un katrs apstājies. Edija Zimzas auto ir vēl viens punkts kalāt pie Raida Guseva krājuma, kamēr viņam izdodas vismaz turpināt braucienu, neraugoties to, ka mašīnas vairs neiet tik ātri, kā tā vajadzētu to darīt. Tikmēr Arnis Odiņš garām stāvošajai Zimzas mašīnai. Odiņš augšā kalnā aizbrauc vēl vienā aplī, jau ir noķēris Gusevu par apli un ir tālu priekšā saviem konkurentiem. Ivo Žilde turās 2. vietā, Armands Ķēniņš ir 3. palikuši bez Edijas Zimzas. Tagad viņus mēģina noķert Jānis Logins. Loginam 2. vieta pirmajā čempionāta posmā, bet tagad izskatās, ka vēl būs pamatīgi jāpacīnās un jācer vēl uz kādu konkurentu neveiksmi, lai tiktu līdzi goda piedestālam šajā sacīkstēs. Turpat priekšā gan ir gan 2. gan 3. vieta, vēl ir cerība cīnīties, bet tikmēr Arnis Odiņš, uzvarētājs pirmajā čempionāta posmā, šobrīd tikpat pārliecinoši aizvada arī 2. sacīkstu šajā sezonā. Odiņš zeltaino karogas zonā, lielā ātrumā lejup no kalna, augšā kalnā un aiziet pēdējā aplī. Viens riņķis līdz finišam. Arnis Odiņš brauciena vadībā. Raidis Gusevs ir zaudējis apli saviem konkurentiem. Ivo Žilde 2. Armands Ķēniņš 3. un Jānis Logins. Viens bīstams konkurents aizmugurē Armandam Ķēniņam. Visi ar baltajiem karogiem tiek brīdināti par to, ka trasē priekšā ir lēnāk braucoša mašīna. Tā ir Raida Guseva mašīna, kurš mēģina vispār tikt pie čempionāta punktiem šajā fināla braucienā, nobraukt ieskaiti, bet pārējie strauji tuvojas. Tur Gusevs palaiž garām Ivo Žildi. Tur tuvojas arī Armands Ķēniņš. Ķēniņš paspēja pirms džokera līkuma aizbraukt garām. Un Jānis Logins tādā pašā distancē tālāk aizmugurē. Bet čempionāta 2. posms un 2. uzvara Vāza klasika ieskaitē Arnis Odiņš.
aiz viņa muguras. Fantastiskas cīņas. Ivo Žilde no 4. starta vietas līdz 2. finišā. Armands Ķēniņš 3. vieta un goļu piedestāls. Jānis Logins paliek aizmugurē 4. pozīcijā. Andris Krieviņš aiz viņa 5. vietā. 6. Uģis Traubergs, 7. Raidis Gusevs un, diemžēl, izstājas Edijs Zimze jau pēc pirmajiem āpļiem.